Kuldīga is a town with its own unique story, full of legends who make this town special. One of these legends is about Valters, but are the people of Kuldīga trying to save this legendary man? That's a big question. Viņš jau ir leģenda. Kā tad viņš nav leģenda? Reiz viņam piemineklis uzcelts te ir un viņš tur dzīvojis. Maz augumu, tā kā tagad. Vai Dieviņ, tas ir mūsu novadnieks. Mūsu varons, mums aktieris un pa visām līnijām. Super cilvēks. Vai jums šķiet, ka šis piemineklis palīdz saglabāt Evalda atmiņās? Nu, bet, protams, mēs taču viņu redzam cauri vienu. Gadījies satikt pašu Evaldu? Nu, protams. Nu, protams. Un dejot arī vēl piedevā. Ko daudz teikt, jā, viņš ir brīnišķīgi, ka tajā vietā jau bija ļoti liels debats par to, kur viņu likt. Jo cik cilvēki tik viedokļi, bet patiesībā tā jau viņam ir labākā vieta. Ideja uz šim piemineklim? Pati ideja jau bija radusies pirms vairākiem gadiem, bija savādāks piemineklis paredzēts citā vietā, bet tad viss mainījās vīzija par pilsētu un līdz ar to mainījās arī kāds skulptūras izskats. Rezultāts izskatās, ka cilvēkiem patīk, cilvēki bildējās, cilvēki apstājās, cilvēki nes puķis, cilvēki met naudiņu. Tā izskatās, ka cilvēkiem patīk. As you can see, Ewald Valters is very important. Everyone loves him and so do we.